Esam digitūvi. Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons. Digitūvi, mēs esam digitūvi, un tad ir 6-7 pār 5, ja? Tieši tā. Dāne, čau! Čau. Dāne Lodvīga pie manis ciemos CERTLV kiberdrošības eksperte. Gabriela, jā, tas bija speciāli tev sveiciens. Sveicienīgi. Sveiks, Ēven! 6-7 pār 5. Centrālā tēma stāsta par CERTLV jaunāko produktu par Kibertests LV. Kibertests LV platformā, kas tā tāda ir, kam tā ir domāta, kā arī bišķīt ieskicēsim arī CERTLV un Kantar veiktās aptaujas datus par iedzīvotāju kiberdrošības paradumiem internetā tagad mums ir zināms. Es vakardien, gatavojoties šodienas digitūvu stāstiem, protams, kā iegāju kibertests.lv. Un ko tu noskaidroji? Es noskaidroju, ka manā parolēm diezgan labi iet. Tādā ziņā nav 1, 2, 3, 4, 5, 6 egons. Ar to es tevi apsveicu. Kas ir stipra parole? Ir pirmais kibertests.lv uzdevums. Viegli atcerēties, piemēram, pavasars 1, 2, 3. Vārds un ciparu kombinācija no 8 rakstzīmēm. Garš unikāls simbolu, burtu, ciparu sajaukums, ko ir grūti uzminēt. Jā, bet man internets nokārās. Man izmet ārā. Kas tā ir? Nu, re. Tā, un tur vēl 2 varianti bija. Vēl 2 nepareizi varianti. Tieši tā. Tātad, tas, kas mums ir jādara, mums ir jāsarežģīja, bet tajā pašā laikā arī jānoliek tās paroles kaut kur ne uz lapiņas, bet kaut kur drošā vietā aiz atslēgas. Tagad ir ļoti labi rīki telefonā. Maksas gan, ja tu gribi labu, bet tāda, kur tev nav tās sarežģītās paroles jāpatur galvā. Jā. Jo 1, 2, 3 ir starp citu joprojām 1, 2, 3, 4, 5, 6 tādas paroles ir Latvijā aktuāls. Jā. Man liekas, tagad jau ir 7, 8 nākušas klāt, bet tā bija populārākā parola, un es domāju, tas nav pārsteigums, ja mēs katrs tā skaisti paskatītos sevi, kur mums tāda parola ir, gan jau kādu kontu atrastu. Tā kā, diemžēl, tas tā ir. Un Kibertests LV ne tikai paroles izķers, kādas jums varbūt ir nepareizās, bet daudz kāds cits viltīgs jautājums uzdos, kas liks jums mazliet padomāt par savu kiberhigiēnu. Nu, izstāst man lūdzu, kas ir Kibertests LV un kam tas ir gal galā domāts? Jā, tas ir domāts itin ikvienam. Tā ir pilnīgi bezmaksas platforma. To izveidojas CERTLV sadarbībā ar Aizsardzības ministriju un par Eiropas naudas līdzekļiem, un kurā ik viens var iet un pārbaudīt savas kiberdrošības zināšanas un konkrēti iztestēt, cik drošs vai cik viegls vai grūts viņš vai viņi ir mērķis kiberuzbrucējiem. Turpat reiz ir veseli 5 testi. Mans mīļākais ir kiberhigienas tests, bet tie testi ir tādi baigi foršie, jo tu ne tikai sevi patestēsi, bet tajā procesā arī kaut ko jaunu iemācīsies. Kaut kādu, jo tur tās atbildes nav vienkārši pareizi, nepareizi. Tur vēl tās skrupulozes pastāst, kāpēc tas ir pareizi, kāpēc tas ir nepareizi. Līdz ar to tu tā kā patestēsi sevi un plus vēl arī uzzinās kaut ko jaunu, cerams. Tāda augstskolas viena lekcija par drošību internetā. Gal galā to arī uzzināsi, kā rīkoties, ja ir bijis kāds aizdomīgs gadījums. Tieši tā, jo tajā testā tur ir kopā, ja mēs skatāmies to kiberhigienas testu, to vienu no 5 testiem, tad tur ir kopā tikai 26 jautājumi, 6-7 minūtes, lai jāizpildītu. Jā, vēl čau. Tieši tā, un tur viņas ietver ļoti plašu spektru, ne tikai paroles, arī 2-faktoru autentifikācijas, vai tu atpazīsti krāpnieciskas īziņas e-pastus, par mājaslapas nosaukumu, par atjauninājumiem, kas pie vēlna ir VPN un kāpēc viņš mums ir vajadzīgs, par rezerves kopijām, ko darīt, ja tu esi uzlausts vai ko nedarīt. Ja? Tā kā tas viss tādā vairākos faktoros ir iekļauts tajā vienā testā, un tad tu vari skaisti redzēt, kur tev varbūt ir tās tie klupšanas akmeņi, tie aklie punkti. Tu ieminējies, ka šīs Kibertests.lv ir domāts ikvienam, bet tajā pašā laikā es saskatu, ka tas ir tā kā man domāts, bet kur uzņēmumi savu gūmu dabū Kibertests.lv? Lielisks jautājums. Ņem pa labi. Man tikai labi jautājumi šodien. Super. Principā, jā.
patiesībā tā pati galvenā ideja, kāpēc šī platforma nāca, tieši tāpēc, ka mums bija no uzņēmumiem daudzas, sūdzības vai vēlmes šādu platformu izmantot. Jo daudziem nav nedz laika, nedz spēka, nedz pacietības veidot šādu testu un apmācīt savus darbiniekus. Tad tagad arī šī platforma ir lieliski iespēja. Katrs uzņēmējs, mazs, vidējs, vienalga, cik viņš liels ir, viņš var ģenerēt savu unikālo kodu un nosūtīt visiem darbiniekiem, lai viņi aizpild ar šo kodu, šo testu. Un tad viņš kā uzņēmuma pārstāvis var redzēt, kāds tad ir viņu uzņēmuma darbinieku situācija ar kiberhigiēnu. Respektīvi, ir zināšanas, nav zināšanas. Tieši tā. Bet viņš nezinās, labā lieta ir tāda, ka viss ir anonīmi, tā kā viņš nezinās, Lienīte, Andrīts vai Egons ir tas lielākais klupšanas akmens šeit, ja? Viņš redzēs visu kopumā un redzēs, kur tad ir tās nezināšanas. Par rezerves kopijām, par parolēm vai par to, ka viņi vienkārši nezina, kam viņam jāzvana, ja ir kaut kas slikts atsūtīts. Tā kā tad viņš sapratīs, kas ir tie aklie punkti, kam jāpievērš vislielākā uzmanība. Ļoti labi. Tagad ir diezgan skaidrs, ka Ilzīte, Andrītis un Egoniņš dabūs pildīt šī tādu testu. Paldies tev. Paldies, Dana. Kibertest.lv. Būs vēl jauni testi klāt arī? Jā, tāds ir mērķis. Mums katru reizi papildināt šos testus. Patreiz tad viens ir par kiberhigiēnu. Tur ir veseli 4 testi. Mums ir pārlutinājuši, mēs esam izglītības iestāžu pārstāvjus, jo tur ir veseli 4. Tad viens ir datorikas skolotājiem, kuri konkrēti jau tādi specifiskāki par firewalliem, par autentifikāciju, SQL injekcijām, kā veicināt bērniem izpratni par kiberdrošību un kā viņus varbūt fīrēt no hakeriem uz kiberdrošības aizsargātājiem. Padarīt par Robiniem Hudiem. Nevis par CERTLV darbiniekiem, jā, tieši tā. Ir izglītības pārvalžu darbiniekiem vesels tests atsevišķi savs, kur tur jau tātad vairāk par politiku, par tātad kiberdrošības politiku, kā viņiem, kas jāietver tur, kas nav jāatver, kā un pareizi veikt personāla apmācības, ko darīt incidenta gadījumā, kā viņiem šo ieplānot, kā no pārvaldības perspektīvas. Tad tur vēl tests vidusskolas skolotājiem, kur par kibermobbingu, failu koplietošanu arī, ko tik ne, un pamatskolas skolotājiem. Tā kā tur ir atsevišķi testi katram ar savu mērķi, katram par viņu interesējošiem faktoriem. Tā, lai mēs jau no sākta gala, jau no izglītības iestādēm jau šos darbiniekus izglītot, un tad arī jaunā paudze būtu arī līdz ar to daudz izglītotāka. Mārtiņš saka, Egon, tā nevar, nesauc manu paroli ēterā 1, 2, 3, 4, 5, 6, dzīvajā ēterā bāc, tagad visi zinās. Kāda mums rezultāti, starp citu savākot galus, jums jau ir zināms, jau ir savilka gali, tagad kāda situācija mūsu aizsardzības zonā? Kibertest.lv domāju. Tieši tā. Mums patreiz šī platforma ir salīdzinoši jauna, tikai pusgadu esoša. Mēs principā nekad nekur publiski, manuprāt, par viņu neesam runājuši. Šī būs pirmā reize. Pusgadu? Jā. Es domāju, ka tas ir svaigi cepts. Mēs viņu izveidojām, un tad mēs viņu vienkārši, kā lai saka, nebija laika to tālāk popularizēt vai stāstīt. Bet nosūtījām primāri tām publiskām iestādēm tās, kas to prasīja. Bet patreiz ir izpildījuši, man liekas, vairāk kā 5000. Pārstrā tie ir uzņēmēji, kas savus darbiniekus izglīto šādā veidā. Tas vidējā atzīme varētu būt tāds stiprs 7. No 10 baļu sistēmas. Tā kā nav slikti. Gabrielai varēja atkal sveicienu nodot 6-7. Gandrīz 6-7. 6 nebija, bet bija 7. Tā, bet pagaid, tas jau nozīmē, ka īstenībā mēs esam diezgan labi izglītošajā jautājumā. Tad kāpēc ir tā, ka ir tik daudz izkrāptas naudiņas? Ļoti labs jautājums. Es saku, ņem pa labi, man šodien tikai labi. Mums, te mēs varam pacelt arī šo nākamo tēmu par mūsu aptauju, ko mēs esam rīkojuši. Un ko mēs šajā aptaujā noskaidrojam. Ka zināšanas ir daudziem, bet tā ir puse no uzvaras. Otra lieta ir viņu pielietošana. Jo tas, ko mēs arī pieņemsim tajā aptaujā, pamanījām, ir tas, ka ļoti daudz ļoti labi zina, kas ir jādara, bet to nedara. Piemēram, aptaujā 57% iedzīvotāji teica, ka viņi internetā iepērkoties, izmanto savas algas kartes, savu debitkartu, kurā atrodas visi dzīves ietaupījumi un viss pārējais. Lai gan 12% tikai no tiem 57 saprot, ka tas nav pareizi. Tātad 88 domā, viņi zina, ka tā nav labi, bet vienalga turpina to darīt. 12% ir viena un tā pati parole. Cerams, ka ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, bet viena un tā pati visiem kontiem, lai gan viņi arī ļoti labi zina. Tā kā zināšanas ir laba lieta, tās ir jāstiprina, tās ir jāatkārto, bet otra lieta ir sev piespiest arī viņas kādreiz pielietot. Jā, līdzīgi kā ar zobu mazgāšanu, vai ne? Tu zini, ka jāmazgā zobi rītā vakarā. Labi, ir cilvēki, kas saka, īstenībā tikai vienreiz dienā jāmazgā, bet jāmazgā zobi, jo cilvēki nebūs labi. Bet
Tieši tā. Tāpat kā paroli ik pa laikam jānomaina vai divfaktoru autentifikācija, ja pēkšņi pieejama manā kontā ir jāaktivizē, bet, kuram tas ir interesējošs? Ja gadījumā ir sanācis, ka cilvēks ir iekritis, kāda tur bija tā kārtība? No sākuma banka, tad policija, tad CERT.LV. Jā. Var tā, var arī savādāk, ko pirmo paziņo, bet ja bankas dati ir skarti, tad noteikti sazvanam banku, lai viņi var nobloķēt, varbūt viņi arī apstādināt var šo te transakciju atšķirībā, kas tā ir. Vairāki faktori ir jāņem vērā. Protams, policija. Liels apmērs, tad policijas iesniegums noteikti palīdzēs, un arī policijai būs ļoti priecīgi un varēs jau aktīvāk darboties starptautiski, lai arī noķertu tos žuļikus, ko mēs redzam arī policija veiksmīgi dara. Un, protams, CERT.LV, ko mēs uzdosim papildus jautājumus, lai saprastu, varbūt jūs tur vēl joprojām tas uzbrucējs vēl jums šiverējās, un jums varbūt citi draudi no citiem rakursiem, kuriem jūs neesat to pat apdomājuši. Gribu vēl vienu labo jautājumu. Aiziet. Ņemot vērā, ka tā kiberkrāpniecība tagad ir viena no galvenajām krāpniecības formām. Vai policija iziet kaut kādu CERT.LV īpašu apmācības kursu? Vai tur ir kaut kāda nodaļa, kas nodarbojas tieši ar šitām lietām? Tādā ziņā, lai tas nav cilvēks, kas meklē maku arī. Nē, noteikti nav. Viņiem ir atsevišķa nodaļa, kas ar to nodarbojās. Sveicienu Oļegam. Un, mums ir ļoti cieša sadarbība vairākos aspektos. Viņi ne tikai palīdz izmeklēt, bet arī mēs viņiem palīdzam izmeklēt, sadarbojamies gan ar Eiropolu, gan ar citiem un kopīgi veicam arī dažāda veida apcietinājumus un pārējo. Tā kā mums ir atsevišķi kolēģi darbā, šeit gan nesveicināšu, kuriem ļoti patīk ar šo nodarboties un patīk būt tiem, kas kopā iet ar policijām, ar maskām un tas savāc visus lietas šos pierādījumus un liek tos noziedzniekus ķurķī. Tie noziedznieki, tie nereti ir arī mūsējie, es saprotu, ja? Mūsu pašu bāleliņi. Neesam mēs eņģelīši, protams, jā. Sveiciens no 29249, Jāni, čau, vai tu pa tēmu? Es par parolēm aizdomājos. Jā, cilvēkam atcerēties pavasaris 1, 2, 3 punkts ir daudz vieglāk nekā tur kaut kādu sarežģīto paroli, kur ir lielais mazais burts, procentu zīme un citi simboli. Bet šim te paroļu uzlaušanas rīkam, programmatūrai vai vienalga, kā to sauc, ir taču pilnīgi vienalga, kāda ir šī te simbolu kombinācija, meklējot šo te pareizo kombināciju. Paldies, Jāni. Tu saprati domu tādā ziņā, tur var būt viss sarežģītākais, bet ja tur ir ticis klāt cilvēks, kas redz tos cipars, viņam galīgi vienalga, ko jāpāraksta. Protams, te ir otra... Teiksim tā, tad divas lietas atsevišķas. Viena lieta ir, ka jums ir parola un kāds ir brute force, proti ar paroļu uzminēšanas mehānismu cenšas viņu ģenerēt, līdz viņš trāpa. Protams, daudziem kontiem un daudzām sistēmām ir dažādi aizsardzības mehānismi, kas neļauj vienkārši minēt jums neskaitītāmas reizes jūsu paroli. Un, protams, jo sarežģītāka parola, jo viņa nesastāv no vārdiem, kas ir reāli latviešu valodas vārdi un ir kaut kāds mistrējums, ja, jums saprotams, tad ir ilgāks laiks viņam uzminēt. Otra lieta ir tad, ja mēs ejam kaut kur un uzbrucēja veidotajā mājaslapā ievadam savu paroli un savu kontu informāciju. Tad, protams, ir pilnīgi vienalga, kāda viņa ir. Tad viņa uzreiz būs, kā teikt, plaintekstā uzbrucējiem redzama, jo es esmu ievadījis uzbrucēja, kā teikt, lamatās šo paroli. Ja tu esi atdevis to paroli, tu viņam atliek tikai pārkopēt. Tieši tā, un te mums nostrādā šī otrais faktors. Tāpēc, vienkārši stipra parole, tā ir arī tā kā pusceļā mēs esam, labāk tāda nekā nekāda, bet bez divfaktoru autentifikācijas arī tad, ja jūs noplinat šo paroli, neļauj uzbrucējs, pat tad, ja viņš ir ieguvis viņu, viņš neredzēs to otro faktoru, kas jums parādās. Viņš nevar ievadīt tos cipariņus vajadzīgos. Vai nu tur apstiprina, vai tie ir cipariņi, vai tas ir smarts, vai tas ir kas? Jā, tieši tā. Tur, protams, ir apiešanas mehānismi, bet tie ir atkal sarežģītāki un tur jābūt mērķētākiem. Tā kā, pavisam droši, protams, ir kaut kādu biometrisko kādus čipus un FIDO USB fiziskos, bet tā jau ir cita pasaule. Divfaktoru autentifikācija un sarežģīta parola, tā ir tāda kiberhigienas pamats. Tāds tā kā nestaigājam ar maku vaļā un pa centrālu tirgu. Jā, diezgan skaidrs, kā aizies tā naudiņā. Es saprotu, ka šajā ziņā mums tas arī ir galvenais klupšanas akmens, ja, tādā parastā interneta pārlūkošanā. Tieši tā, un pat ne tikai, pat arī uzņēmējiem, kuri nodarbojas ar ko tik nepieņemsim savus
graudu kaltes, pieņemsim, ja administrācija paroli uzliek 1, 2, 3, 4, 5, 6, un es redzu, kādu graudu kalti tu izmanto, es zinot vienkāršas paroles, varu pieslēgties un visu sadedzināt, piemēram, jā. Labi, par uzņēmēju skaidrs valstiskā līmenī. Zin kā, mums visu laiku ir stāsti par kiberapdraudējums. Kurā brīdī no kiberapdraudējuma ir nākamais līmenis, kad ir iesācies kiberkarš? Tas ir kiberkarš. Tas ir ļoti smalks jautājums. Ne mēs būsim tie, kas nolems tādā līmenī, ka tas jau ir karš. Mēs, protams, kiberuzbrukumi vienmēr tas, vai tas ir uzbrukums vai pāraugs lielā krīzē, to nošķir šī gatavība aizsargāties un gatavība reaģēt. Gan tehniski, cik mēs esam zinoši un varoši, kā arī tīri organizatoriski, kā mēs varam sadarboties, ko mēs varam saplānot, sakoordinēt, lai tā nepāraugtu krīzē. Bet, protams, tas pārējais viss ir atkarīgs no strateģiskiem lēmumiem, kurā mirklī mēs kā darīsim. Tas ir tāds, nav viegli atbildāms jautājums. Tāpēc, ka tie kiberuzbrukumi, tā jau ir jau ikdiena. Jā. Jums tā ir ikdiena bijusi droši vien arī tad, kad mēs par to nerunājām, bet šodien arī jums droši vien ir vairāk darbiņu, vai ne? Jā, tieši tā. Protams, tas ir kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā situācija ir kardināli mainījusies. Ja kādreiz mums bija tāds tā kā pasīvāks darbs mazliet, tad tagad mums katru dienu dzēšam kādu ugunsgrēku, bet tāda situācija ir patreiz, un arī mēs esam izmantojuši šo laiku liederīgi, esam, kā saka, uzkačājuši savus kibermuskuļus un esam, es teiktu, tā daudz nobriedušāki un aizsargātāki, nekā mēs bijām pirms tam. Tā kā mēs esam šo spējuši pagriezt sev par labu. Parastais cilvēks, kā viņam rīkoties, celt to telefonu, ka nepazīstams numurs zvanu no ārzemēm, vai labāk tomēr neielaisties šajā spēlē? Tas atkarīgs ir kāds tev darbs, ko tu dari, tu gaidi no mīļotās no Francijas zvanu vai nē. Protams, zvana jums no nepazīstama ārzemju numuru un vienkārši runā muļķības, tad jums, protams, jābūt kritiskai domāšanai un jāsaprot, kas tas ir. Un pēc iespējas ātrāk jāliek nost, ja mums tur ir raudoša dāma vai kas savādāks un prasa sensitīvu informāciju vai prasa kaut ko aizdomīgu, protams. Vai izliekās par Eiropolu, Interpolu un tieši jums zvani, jo tieši jūs nepieciešam kaut kādā izmeklēšanā. Jā. Protams. Tā kā tādus aspektus ir jāņem vērā. Bet kas tagad ir? Jā, es tikai reizi gribēju, jo kas tagad ir tās galvenās lamats, kur var iekrīst, jo kaut kāds, mēnesis apakaļ daudz arī stāriņu klausītāji sūtīja ziņu, ko viņi saņēmuši tā kā SMS ar tekstu, ka ir pieķerti braucot pie fotoradara, pārsniedzot atļauto braukšanas ātrumu, un tad tur ir links, un tad tur ir CSDD, viss tur tā kā vajag, un galā čuļi-buļi-muļi. Un čuļi-buļi-muļi tu nepaskaties, un tu uzspiedi, jo domā, šies ātri jāsamaksā no stulbi, jā, bet sots. Tieši tā. Šis jau ir tāds veca kampaņa, kas vēl ilgs, protams, ilgi, bet ja pāris gadus apakaļ, viņam valsts ieņēmuma dienests, kā es mīlu teikt, bija krāpnieku iemīļotākais zīmols Latvijā, tad pagājuši gadu tas bija Ceļu satiksmes drošības direkcija. Un tāda veida e-pasti īziņas gan no valsts policijas, gan no CSDD, kur imitē un saka, ka jūs esat pārsteiguši ātrumu, vai jums nav nomaksāti kaut kādi nodokļi. Tur daudz un dažādas variācijas bija vienkārši lērumā. Un viņi bija top izplatītākais kvantuma ziņā, cik visbiežāk tieši CSDD izmantoja krāpnieki. Bet kas tagad tieši mēs skatāmies pēdējā mēnesī, ir tāds visaktuālākais, ko es sagaidu, ka gan jau, ka tev pēc pāris nedēļām ar zvanīs un sūtīs, ir dažādas veida Booking.com krāpniecības. Man raksts, mans ir saņēma šaubīgi paziņojumu WhatsAppā no Booking.com, vai tagad ir kāda jauna schēma no Madaras sveiciens. Dievs, tieši šobrīd. Madara, paldies. Madara, tieši čau. Tā. Čau, Madara. Tieši tā. Patreiz ir tiešām ļoti izplatīts tieši Booking.com krāpniecības, jo ir vasara, un mēs visi gribam iet atpūsties atvaļinājumos. Un tad mums galā ir kaut kāda skatījuma, varbūt rezervācijas. Tieši tā. Un šeit, protams, tās schēmas ir daudz un dažādas, bet to mūsu paradumus arī ļoti labi zina un izmanto pret mums uzbrucēji. Tā kā viņi zina, kad ir pavasaris, ir vasara tuvojās, visi brauc atpūsties, līdz ar to platformu mēs varam izmantot. Un kā tas izpaužās, tā arī tas izpaužās, kad, ja jūs esat reāli Booking.com rezervējuši kādu numuriņu vai kaut kādu, viesnīcu, apartamentu, tad jūs saziņā ar viņiem iejaucās uzbrucējs, un viņš saka, ka kaut kas nav bijis labi ar maksājumu, vai arī izsūta kaut kādu pielikumu, pārbaudiet. Es šitādi piedzīvoju jau pirms 2 gadiem. Jā. Un gandrīz uzķēros.
Bet, Kāpēc neuzķēries? Tāpēc, ka pēdējā laikā baigi bieži visādos digitālos stāstos, tur es esmu pārāk aizdomīgs jau kļūst. Man sajūt, ka es gandrīz jau strādāju CERTLV. Un bija aizdomīgs pa vidu no kaut kāda neeksistējoša meila tas ziņojums, ka jūs, bet tādā ziņā viņi bija pārķēruši, viņi redz, ko es esmu galā. Tas bija Berlīnas stāsts. Berlīnē es esmu paņēmis viesnīcu, pie tam bezkontaktu viesnīcu, kur man nav iespēja sazināties ar cilvēku, kur viņi man atsūta kodu un es tiek iekšā ar to kodiņu. Un naudiņa tur ir aizgājusi un pa vidu tad tas maids gabals ielēts ar tekstu, ka tur ir bišķi izmaiņas un tāpēc naudiņu, kur jūs skaitījāt, mēs jums atgriežam atpakaļ, un tad jūs savukārt redz, ko šito kontu. Un vien brīdi man liekas, ka stulbi, ka šitā te jāčakarējās tagad. Es domāju, jā, bet tagad tu tādu bezkontaktu ņem, tev nav arī kam piezvanīt tur galā, jo tur galā ir arī robots. Un ja tu vēl esi kaut kur, nezinu, tur satraucies un tev vajag, un tas ir tāds ļoti veiksmīgi lieta. Un apčakarē gan tos, kas rezervē numuriņus, gan arī pašas viesnīcas. Tāpēc pērkam draugu viesnīcas, lai mums nav jārezervē galā, vienkārši braucam uz savu viesnīcu. Arī tur ir jābūt uzmanīgiem, jo krāpnieki, kā viņi izsūta viesnīcē un saka, es kā jūsu visitors, atstāju pasi jūsu numuriņā. Un kur pielikumā mans pasas fotogrāfija. Un ka viņš ir, jā. Un tu atver, un tev ir infostīlers, viss. Un tā kā arī, nopirkt viesnīcas arī nevajag. Vai pareizi būtu teikt, ka vienīgais oficiālais veids, kā valsts komunicē ar iedzīvotāju digitālā vidē, ir e-adrese Latvija LV, Pauls raksta. Jā, laikam jau. Jā, tieši tā, ļoti labi, Paula, ka tu šo atzīmēji. Pauls arī ar labiem stāstiem un jautājumiem nāk. Jā, malacis, Paula. Mums arī ir vēl viens CERTLV neapmaksātais darbinieks. Jo tieši tā, ja mēs esam aizdomīgi, mums liekas, ka tas nevar būt taisnība ieejam e-adresē, mums ir jābūt tur paziņot. Tā tad nav. Ja mums nav e-adreses, arī nav labi. Tā kā ļoti labi, kad ir e-adrese, jo tieši tā visus oficiālos paziņojumus skatāmies tur. Aiva rakstā, pirms 2 minūtēm zvanīja no Google pārstāvis un krievu valodā centās ko stāstīt, pārtrauc sarunu Aiva, čau. Jā, tagad no Google arī zvana. Es pacēlu tādu Google, jo man bija brīva vaļa, es domāju, ko tad tagad? Un viņš man saka, jā, jūs Google konts ir uzlausts, un vai jūs esat kādam paroles devis? Tas viņa nākamais jautājums. Un es saku, es visiem devu, un viņš saka, kādā ziņā visiem? Es saku, pilnīgi visiem, ko es pazīstu, jo citreiz es pats netiek iekšā, un tad es palūdzu, un tad viņš nolika. Bet es esmu dzirdējis arī stāstus, kur tu vari šitā te spēlējies, un beigās tu esi izrādās tas kaķītis tomēr. Jā, un viņš ir lācis. Tā ir. Tāpēc tas tāds bīstam lieta, protams, spēlēties un jāņem vērā, ka liela daļa jau visu šie ieraksti ir jau pēc tam melnajā tīmeklī atrodam, un tā, ka būs lēti mums Egona balsi noviltot, tad mēs te varēsim reklāmas ģenerēt. Labi, manā gadījumā paņem balsi no rādio. Tieši tā. Vienkārši paņem. Sveiki! Vienīgais nesagaidīju, kur būtu tā opcija, ka man būtu kaut kas jāmaksā, bet Pagaidiet, tev ir kaut kāds stāsts, Inga? Tieši šodien man bija atgadījums, ka man zvanīja it kā no Spānijas numura, runāja krieviski, un stāstīja, ka man esot no VSA vēstule, un viņi viņu atsūtīšot ar kurjeru, un es, protams, sākotnēji spēlēju tam visam cirkam līdzi, un es viņam saku, kā jūs man zvanat no Spānijas numura par VSA vēstulēm. Viņš esot Latvijā, Omnivu, tas kurjeru dienests esot visā pasaulē, un es jums saku, viņš man prasa personas kodu, es jums saku, bankas PIN kodu jūs, tā kā IES datus jūs negribat, nē, šādu informāciju jūs nedrīkstat sniegt, tādu informāciju prasa tikai krāpnieki. Es vēl pasmējos, bet, jā, es arī ticu tam, kad cilvēki ka reāli tam arī var uzķerties. Var uzķerties, un tāpēc, ja ir kaut kādas valsts iestādes, atceramies Latvija LV, ieeja apskaties, vai tev tur gadījumā nav kāda ziņa. Tieši ja tur ziņu nav, tā tad stabili krāpnieks. Un tu pa telefonu tam cilvēkam var arī teikt, pat ja tas ir īstais. Ja tā pēkšņi būtu, bet tev no bankas tā nezvanīs, pat taisno, tev būs kaut kādas ziņas. Bet pat ja tas ir īstais, tu vari teikt, paldies, dodiet man 30 minūtes laikā, apskatīšos
pārliecināšos par jūsu stāstītā patiesumu. Tieši tā. Bet, zini, kā arī jāsaka, ko mēs noskaņojam, pieņemsim tajā aptaujā, kad man prieks, ka visi Star FM klausītāji ir kādi apzinīgi un zinoši, bet, diemžēl, ka mēs veicām aptauju, mēs saprotam, ka ļoti daudzi, sevišķi tādi jaunāka gāja, viņi uzskata, ka viņi nekad nebūs un nav mērķis kiberuzbrucējiem. Un viņiem ir tāda falsificēta, tāda drošības sajūta, ko liecina, ka, vecāka gājuma, tie, kas ir, kā lai saka, dzīvi izdzīvojuši, tie saprot, ka viņi varētu būt mērķis vai ka viņi varētu šādu zvanu saņemt un e-pastu saņemt un ka kāds varētu viņus gribēt šādu veidu apčakarēt. Bet jaunāka gājuma, tiem ir tāds, falsificēts uzskats, ka viņi jau visu zina, un līdz ar to viņi nav arī tik modri un nav arī tik, kā lai saka, aizdomīgi, ja saņemt šādus e-pastus, kas ir ļoti būtiski šādos mirkļos, jā. Te ir divas puses. Viena ir tie jaunie, kas varbūt ir vieglāks humosiņš, bet tajā pašā laikā savām gados mammām, tētiem, omēm apstāstam kādu situāciju, tā kā aizbraucam ciemos, jo tādā ziņā apgaismojam, kur mēs šobrīd atrodamies un kādas ir tās schēmas, tās galvenās varbūt iezīmēt. Tieši tā. Ar tas, ka pastāstīt, kas šobrīd ir aktuāls, uz kādiem zvaniem neatbildēt, kā atbildēt uz šādiem zvaniem un neklausīties tālāk, ja? Tā kā, un tikpat būtiski arī, teiksim tā, katrai mammai un tētim parunāt ar savu jauno paudzi un pastāstīt, kā nedrīkst viņi pārdot savus Smart ID kontus, numurus vai savus kontus citiem par vieglu naudu. Ja? Tādas visādas lietas. Un viena lieta, pieņemsim, kas vēl ir tāda tendence šobrīd, jo laikam visi beidz augstskolas un aizsveikums visiem, kas tagad aizstāv savus darbus un drīz iegūs diplomus. Izplatījies arī krāpniecība, darba krāpniecība, kur aicina darbā un izsūta šo darba līgumu. Parasti tās ir grāmatvedības, tie caur SSLV vai kādiem citiem, un slēdzot līgumu, tu apstiprini ar Smart ID šo līgumu, bet patiesībā tu vienkārši noslēdz kredīta ņemšanas līgumu. Tā kā esam uzmanīgi, kam mēs ko vadam. Bet jauniem cilvēkiem, kas tikko beiguši, vidusskolu vai augstskolu, bieži vien šīs nianses vēl nav zināmas, jo vienkārši tas varētu būt pirmais darbs, ko viņi iet un skatās. Starp citu, par šo runājot, CERT.LV sveiciens jums vajadzētu, zini ko, pirmajā lapā, kur jums ir kiberlaika apstākļi, kalendārs pirmajā lapā, tās top 3 lietas, kas ir šobrīd aktuālās. Tur jāpasvīst būs bišķīt kādam jāparada saturs, bet man gribētos, ka tas ir pieejams vienā lapā un kur citur, ja ne CERT.LV. Kad tu redzi, ka šobrīd par tiem darbu es, piemēram, nezināju. Un šitāda lietiņa, un tad cilvēks, ja viņam pēkšņi kaut kāda aizdoma, viņš aiziet apstāst CERT.LV, ja viņam kaut kāda darīšana, nezinu, pēkšņi darba līgums jānoslēdz attālināt, vai tas gadījumā nav aizdomīgi, vai ne? Jā, un tad no sociālajiem ved uz savu lapu. Tā jau tās idejas dzimst, jā. Mēs esam ļoti, ausis ir vaļā un visi mēs klausamies, tā kā noteikti, jā. Tas, ko mēs noteikti vienmēr stāstam, kas mums arī kā publiskā sektora ir būtiski, dažādi veidi kritiskās ievainojamības un ievainojamības dažādās veidu programmatūrās, kas, pieņemsim, var būt daudzās iestādēs. Tās mums vienmēr tur ir. Un vēl viena lieta, kas ir būtiska, arī dažādu WhatsApp un signālu kontu pārņemšana joprojām ir ļoti, ļoti aktīva. Tas mums gan, man liekas, jābūt pirmajā lapā, un turpat ir vesela lērums instruktāžu, ko katrs kā viņš var saklikšķināt savu WhatsApp un signālu, it sevišķi jūs esat uzņēmuma vadītājs. Visi politiķi un jaunie, kas ies uz vēlēšanām, lūdzu, pieslēdzaties un savus signālus un WhatsApp kontus uzstādiet drošus, jo ir ļoti daudz lērums arī zināmu cilvēku un cienījumu cilvēku, kuru konti šādā veidā ir pārņemti. Tātad profila ikona, privacy check-up, start check-up, tur ir lērums. Var sakot, radio eterā es šo neizstāstīšu, kā tur nodrošināties, bet kā reizīt, pirmajā lapā, tā kā tu teici CERT.LV. CERT.LV kiberdrošības eksperte Dāna Ludvika pie manis ciemos. Paldies, ka atnāc.